Labrīt, godājamie domnieki! Ir prieks, ka mēs esam spējuši šajā sniegotajā ziemā, šajā baltajā ziemā sapulcēties kopā uz kārtējo domas sēdi. Domāju, ka šodien dienas kārtība mums būs ārkārtīgi svarīga. Mums ir jārunā par daudzām aktuālām lietām, un tieši tāpēc šodien es savu uzrunu gribu uzsākt ar uzstādījumu, kā mēs pārvarēsim krīzi valstī. Vienotība ar valūtas fondu. Vienotība jaunu kredītu ņemšanai. Vienotība, lai esošos kredītus mēs atdotu, ņemot jaunus kredītus. Šī ir tā veiksmes formula, kura šodien Latvijai tiek piedāvāta. Ir jāsaka, lai kā man bieži ir nācies nepiekrist valsts kontrolierei Ingrīdai Sudrabai daudzos jautājumos, bet vienā jautājumā man ir jāpiekrīt, ka 2012. gadā Latvija nespēs atdot tos kredītus, kurus patreiz Latvija saņem no Startautiskā valūtas fonda un citām starptautiskām institūcijām. Un jāsaka tas, ka mēs nespēsim atdot šo kredītu, tā ir pusbēda. Bēda ir tā, ka valstī nav plāna, kā mēs sāksim pelnīt naudu. Un tad, kad žurnālisti uzdeva jautājumu mūsu ministru prezidentam par to, viņš piekrīt Ingrīdai Sudrabai, valsts kontrolierei šajā izteicienā, ka valsts nespēs atdot kredītus, viņš teica, jā, es piekrītu, bet mēs aizņemsimies vēl naudu, un mēs ņemsim jaunus kredītus, un tā mēs atdosim. Godājamie domnieki, man šķiet, ka šī situācija nav tāda, lai mēs smaidītu un priecātos, ka mūsu valdībai nav plāna. Situācija vairāk nekā traģiska. Šodien valdība ir pieņēmusi pozīciju, ka līdz rudenim viņi nepieņems nekādus būtiskus lēmumus. Domstarpības, nevēlēšanās nāk ar konkrētiem risinājumiem, diemžēl tā ir šodienas reālā situācija Latvijas politikā. LPPLC izvērtēja situāciju, kas ir saistīta ar Latvijas attīstību, un lai kā mēs negribējām sākotnēji atbalstīt šo valdību, jo mēs publiski bijām to paziņojuši, bet pirms tam, kā jūs zināt, mēs bijām balsojuši par Valda Dabrovska valdību. Mēs tomēr pieņēmām lēmumu atbalstīt tālāko vienošanos ar Starptautisko valūtas fondu, lai valsts patreiz nenonāk strupceļā, lai valsts iegūst laiku tam, lai varētu sagatavoties tiešām tam, lai valsts varētu iet no šīs krīzes ārā. Mēs spērām ļoti atbildīgu soli, un kā to arī raksturoja daudzi mēdīji, ka LPPLC glāba valsti. Mēs glābām valsti, bet nevis šo valdību. Šodien mums ir izšķiršanās, kāda būs mūsu tālākā rīcība. Daudz uzskata, ka ar to, ka mēs esam nobalsojuši par šo lēmumu, mēs pakļausimies tagad visam tam, ko valdība virzīs uz parlamentu. Nedraugi, tā tas nebūs. Mēs skaidri šodien prasam no valdības rīcību, lai mēs nepiedzīvotu to, ka 12. gadā kredītu atdošanu mēs varam nodrošināt tikai ar pārkreditēšanos. Ir jābūt rīcībai, kā valsts pelna naudu. Un tā ir ļoti nozīmīga lieta, par ko mums šodien jārunā. Tam rīcības plānam, kuru es esmu tagad iezīmējis, ir jāturpinās ar reālu rīcības programmu. Ir nepieciešami cilvēki, rīcības cilvēki, kuri spēj nākt un piedāvāt konkrētas lietas. Un man šķiet šodien ir ārkārtīgi svarīgi runāt par būtiskām lietām, kas svarīgas gan valstī, gan pašvaldībām. Ir notikusi reģionālā reforma. No vairāk nekā 550 pašvaldībām ir palikuši tikai 109 pašvaldības novadi. Un jāsaka, ka tas, protams, bija labs solis, lai valstī nebūtu vairs tāda liela sadrumstalotība. Bet, kā jau es teicu iepriekš, diemžēl šie 109 novadi nekādā gadījumā nav radījuši risinājumu šai situācijai, lai mēs palīdzētu valstī iziet no krīzes. Diemžēl atsevišķu politiķu, partiju intereses nespēja vienoties par
apvienošanos lielos novados šodien rada problēmas. Notiek cīņas starp Rojas un Mērsraga pagastiem, attiecīgi novads šķeļās. Mēs esam kļuvuši par ķīlniekiem. LPPLC saimnes deputāti, protams, ir iedziļinājušies šajā jautājumā un uzskata, ka varbūt ir jāļauj attiecīgi sadalīties šim novadam. Bet problēma jau ir cita. Būs pirmais solis, pēc tam būs nākamais, un beigās mēs virzīsimies pretī tam, ka visa šī reforma izgāzīsies pilnīgi un galīgi. Jautājums, vai tas ir mūsu mērķis, par to mums ir jādomā. Es domāju, ka šodien aizvien vairāk un vairāk eksperti, profesionāli cilvēki saprot, ka vienīgais reālais variants, kā mēs varam pareizu reģionālo reformu virzīt uz priekšu, ir atgriezties pie vēsturiskā, geogrāfiskā izvietojuma, kur dzīvojuši cilvēki daudzu gadu simtus jau, proti tur, kur viņi reāli ir, nevis tur, kur viņi varētu būt. Un man šķiet, ka 26 rajonu centru princips ir tas, kuru mums vajadzētu atbalstīt ilgtermiņa politikā. Mums būtu jāiet uz 26 rajonu centriem, uz 26 iespējams jauniem novadiem, ļaujot lemt suverēni daudzas lietas mazajiem pagastiem. Jo tagad sanāk tā, nepareiza reforma, kur nav iespējams starp diviem maziem spēlētājiem vienoties par kādu ilgtermiņa stratēģiju. Mēs nevaram koncentrēties tikai ar to, lai Rīga kļūtu par galveno lokomotīvi lielo ekonomisko procesu virzīšanai valstī. Mums ir vajadzīgi spēcīgi rajonu centri. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir vienīgā iespējamā pozīcija, kuru mums nāksies atbalstīt. Visas pārējās ir mākslīgi radītas. Mēs nevaram pārvietot cilvēkus kaut kur. Mēs redzam to, ka atsevišķas ambīcijas, diemžēl, ir radījušas situāciju, ka pilsēta ir palikusi suverēna un ap pilsētu ir izveidojušies 5 dažādi novadi, kuri nespēja vienoties. Nav vienotas stratēģijas. Tā ir liela problēma. Man ir prieks, ka, piemēram, Daugavpils un Daugavpils novads var būt šodien kā labs piemērs tam, kādā veidā reģionālā reforma tiešām palīdz risināt daudzus sāpīgus jautājumus. Daugavpils novads ir viens no tiem, kas spēja apvienot ap sev vairāk nekā 20 pašvaldības, un tas tikai parāda to, ka šodien šādā lielā novadā ir iespējams labāk koordinēt būtiskus jautājumus, piesaistīt investīcijas, piesaistīt Eiropas struktūrālos fondus un citas naudas. Es domāju, par to mums šodien atklāti ir jārunā. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi nerunāt tikai par to, kādā veidā politiski ir jāizskatās Latvijai. Ir jārunā par konkrētām biznesa lietām, projektiem katrā konkrētā novadā, ciematā, pilsētā, rajonā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tieši rīcības cilvēki, kuri šodien strādā, cilvēki, kuri šodien nemet plinti krūmos, ir tie, kuri var palīdzēt iziet valstī no krīzes. Tā veiksmes formula nekādā gadījumā nevar būt izveidota tikai balstoties uz kaut kādu partijas programmu. Apakšā ir nepieciešami cilvēki, komanda, kas to spēj izdarīt. Un tieši tāpēc šodien mēs nerunāsim tik daudz par to, kā jāmaina Latvijas politika, kā jāgroza satvērsme un daudz kas cits, par ko tagad daudz runā, kā likumi daudz ir jāizgroza tikai tāpēc, lai pareizas vēlēšanas notiktu. Visi tagad dala amatus, kādā veidā ies uz vēlēšanām, bet ir jārunā par rīcību. Godājumie draugi, ja mēs šodien pateiksim, ka mēs gatavojamies vēlēšanām, kuras notiks 2. oktobrī šajā gadā, un mēs tikai par to domāsim, tikai par to runāsim, tad kur būs rīcība? Ja kāds saka, 8 mēnešus var vienkārši gatavoties, reklamēties un nodarboties ar populistiskiem gājieniem, diemžēl tas neradīs izēju no šīs krīzes. Mums ir vajadzīga rīcība. Un man šķiet, ka šodien valdībai vairāk nekā jebkad ir jāsaprot, ka tas uzticības brīdis, kurš bija parlamentā, kur LPPLC atbalstīja svarīgu lēmumu valdībai, tas nav avanss valdībai. Valdība savu avansu jau ir sen notērējusi. Tas ir atbalsts stabilitātei valstī, bet tas nekādā gadījumā neradīs situāciju, ka valdība var neko vairs nedarīt. Un izskatās šodien visi sāpīgie, smagie jautājumi kaut kā tiek nolikti malā. Diemžēl vēlme kaut kādā veidā profilēties, skatoties tagad televīziju, kā tur tiek dalīti amati, šī lielā vienotība, ja piedodiet, kas tā par vienotību, ka tie, kas ir sašķēlušies iepriekš, sanākuši kopā konkrēti aprēķina pēc, lai iekļūtu saimā. Viņi jau stāsta, cik vietas viņi aņems, kur ir viņu plāns, ja?
Kur finanšu ministra plāns? Kur ir konkrēti aprēķini? Jā, mēs esam